Pienācis rudens. Laiks, kad lietainos vakaros tā vien gribas parakņāties grāmatu plauktos, atrast lasāmvielu vai izprast kādu dziļāku filozofisku domu. Matiess Knolls ir berlīnietis, kurš rīko ekskursijas, jeb kā viņš pats tās sauc, literatūras, kuru laikā izvedā pa dažādām Rīgas vietām turistus, lasīdams priekšā latviešu literātu darbus. Matiess atzīst, ka bez vizuālās informācijas cilvēks, kas apciemo Rīgu, ilgojas pēc garīgās vides un piedalīšanās citu dzīvēs. Viņa prāta tieši latviešu literatūra ir lielisks palīga līdzeklis, caur kuru ielūkoties Rīgas un latviešu identitātē. Šodien Matiess vada ekskursiju Latvijas etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā, vidē, kurā acu mirklīgi var nokļūt pagātnē, piemēram, kādā senā zemgaļu mājā. Tieši tādā, kāda aprakstīta latviešu literatūras klasiķa Edvarda Vīrazes poēmā Straumēni. Sižets norisinās vecā lauku mājā, kur sīki tiek izpētīta cilvēku darbība, lauku darbi un savstarpējās attiecības. Taču rodas jautājums, kā izstāstīt par 21. gadsimta latvieti? Kā saka pats Rainis, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Šobrīd radušās jaunas formas, kā atainot latvieti. Elektroniskās dienas grāmatas, blogi un Twitteri apraksta neizskaitāmu latviešu ikdienu 2010. gadā. Jā, es atainoju cilvēku šodien, jo es fotografēju cilvēkus, kas man ir apkārt, savus draugus, kolēģis un pasākumus, kuros es atrodos. Man mazāk ir tādi kaut kādi konceptuālie uzstādījumi cilvēki, tās pašas pozēšanas un vispārējais fotografijās. Kaut kā, līdz ar to, jā, viņas sanāk tāds dabisks, kāds viņas ir. Es tagad tāds šitais indriķis, kas apraksta, kas notiek kara laukā, jeb Twitterī, jeb dzīvē. Es nezinu, tāda paša latvieša jau vien ir. Es vienkārši tikko mēģināju izķert no Twitter citātus par latviešiem un skatījos, ko viņi redz sapnī. Un tad šitā nedēļa ir ļoti interesanta. Viņi visu murgo par politiku. Lādās kaut Šlesers vairs nenāktu sapnī un tur vaira vīķi kaujas ar gaismas zobeniem. Un tas īstenībā ir, manuprāt, ļoti interesanti. Tagad es rakstu tāpēc, ka es gribu atcerēties visas tās lietas, ko es esmu pierakstījusi. Un, ja es viņas nepierakstītu, tad lēnā garā es, protams, tos notikumus aizmirstu un to, ko tajā mirklī esmu domājis par kaut kādiem cilvēkiem vai kaut kādām lietām. To tekstu jau ir tik milzīgi daudz, un tie tādi savā ziņā pseidoteksti. Vienkārši katrs raksta savu dzīvi, tā kā savus memoārus šobrīd online. Bet tā ir tāda mirkļa māksla, mirkļa literatūra. Pēc brīža tas vairs nebūs aktuāli. Un diez vai tur būs kaut kāda vērtība tam. Faktiski tagad ir tik daudz veidu, kā izpausties, un katrs var atrast savējo veidu, kā pastāstīt to, ko viņš redz, jūt. Man tas ir foto, jo es nerakstu skaisti, es nezinu dažreiz kā pat izteikties. Es zinu, kas ir mainījies. Man tā liekas, ka cilvēki rakstot ar pildspalvu un papīru, kaut kādā ziņā daudz vairāk piedomā par to, ko viņi raksta, jo viņi nevar izdzēst uzreiz. Un viņiem ir papīrs un viņiem ir pildspalva, tas, ko viņi uzraksta, tas paliek labi, viņi var nosvītrot. Bet datorā tās visas lietas ir daudz vienkāršākas. Vai arī es pat varu jau publicēt gatavu kaut kādu rakstu, un tad, nē, es aiziešu šito izdzēsīšu, šito tur vārdu samainīšu vietām vai kaut kā tā. Mēs jau nevaram aizbēgt no pagātnes un tā, kas mēs esam, lai mēs esam Twitterī vai kādā Lāčplēsī vai vienalga, kur. Tur jau viss ir iekšā. Un man patiesībā par Twitter radies novērojums, ka tā tāda latviešu kolektīva apziņa, kur viņi visi tā iespamo kaut ko, un tas kopā veido tādu mākoni, kas mēs esam. Iešāvās ideja par to Twitter, kad, ja cilvēks raksta no rītiem par tām pankūkām, ka viņš iet uz kebabu, vēlāk brauc uz Siguldu, manuprāt, viņš atstāja tādu interesantu dzīves savu līniju, punktiņus, tā kā Ancīts un Grietiņi met tos maizes gabaliņus, lai zinātu, kā atrast ceļu uz mājām. Tā mēs varētu par tiem punktiņiem, teiksim tā, safilmēt tos īsos fragmentiņus par cilvēku, kā tad viņš ir nokļuvis tur, kur viņš ir nokļuvis.